Labdien, labdien, dārgie klausītāji, skatītāji! Esiet sveicināti mūsu Rīgas Tālmācības vidusskolas raidierakstā, kurā šodien pievērsīsimies īpaši aktuālai un sabiedrībā plaši apspriestai tēmai – tālmācības nākotnei Latvijā. Šobrīd Latvijas Saeimā tiek apspriests lēmums par tālmācības ierobežošanu pamatizglītības posmā no 7. līdz 9. klasei. Šis jautājums ir raisījis plašu rezonanci gan izglītības ekspertu, gan vecāku un skolēnu vidū. Kamēr vieni uzskata, ka tālmācība ir efektīva un elastīga mācību forma, kas palīdz skolēniem ar īpašām vajadzībām, sportistiem un jaunajām māmiņām, citi norāda uz bažām par izglītības kvalitāti un zemo eksāmenu rezultātu rādītājiem šajā mācību formā. Lai saprastu šos dažādos viedokļus, analizētu gan tālmācības priekšrocības, gan izaicinājumus, pie mums šodien ciemos ir izglītības jomas eksperti ar 20 gadu pieredzi, Latvijas Tālmācības profesionālā centra direktore Iveta Krastiņa. Labdien! Labdien! Un arī Dace Pecolī, bijušā tālmācības skolēna mamma, bet es domāju, ka arī sabiedrībā pazīstama persona, un es domāju, ka liela daļa mūsu klausītāji ļoti labi zina, ka jūs nodarbojaties, arī jūsu sirdslieta ir. Bet iespējams, ka daudzi nezina, ka es esmu bijušais pedagogs. Arī bijušais skolotājs. Strādāju agrāk Jūrmalas alternatīvajā skolā par skolotāju. Un tagad nodarbojaties ar burvju un starptautisku izrāžu producēšanu. Un pārvaldam burvju teātri, burvju muzeju Mistēro Rīgā. Un dēls arī ir pabeidzis tālmācības skolu un arī ir sabiedrībā pazīstams burvju mākslinieks, vai ne? Ne tikai burvju mākslinieks, viņš arī ir izmācījies par kino aktieru un turpina to darīt, turpina mācīties un turpina strādāt šajā gan kino jomā, gan arī burvju mākslas jomā. Nu re. Tā kā mūsu mērķis ir ar ekspertiem parunāt un saprast, kur tad īsti ir tā problēma, kāpēc īsti sociālie partneri nevēlas uzsākt dialogu un kāpēc tik strikti pieiet šīs te problēmas, varbūt tādā risinājuma skatiena punktā. Un tad palieciet kopā ar mums, raidījums būs ļoti interesants, un mēs sāksim ar pirmo jautājumu par jūsu personīgo pieredzi. Varbūt jūs varat pastāstīt, kāpēc tad jūs izvēlējāties, lai jūsu dēls ietu tālmācības skolā un kāda bija šī pieredze un kāpēc šis lēmums tika pieņemts? Jā, es domāju, ka katrai ģimenei šis iemesls var būt atšķirīgs. Mūsu ģimenē iemesls, kāpēc mēs izvēlējāmies tālmācību, bija tas, ka mūsu darba specifika. Mēs kā burvju mākslinieki ļoti daudz ceļojam, uzstājamies viesizrādēs daudz vietu pasaulē, ne tikai Eiropā, bet arī Amerikā, Alžīrijā, Kolumbijā, Taivānā, Ķīnā, visur kur. Un, protams, ka ģimenei būt kopā ir visveselīgākais ģimenes pamats ir būt kopā līdz ar to. Protams, ka mēs gribējām, lai Dante mums dodas līdzi, bet viņam taču ir jāmācās, kā tad viņš var doties līdzi un neapgūt pamatizglītību. Tātad mēs bijām tik priecīgi, ka mēs redzējām, ka Latvijā ir tāda iespēja kā Rīgas Tālmācības vidusskola, kura mūs iepazīstināja ar visu programmu, kā tā metode strādā. Mēs teicām, cik forši, kad tieši šīs lekcijas un stundas nenotiek dzīvajā laikā, bet kad jaunietis vai bērns, viņš var noskatīties sev vērtā laikā. Piemēram, ja mums ir liela stunda atšķirība ar Ameriku, ka viņš var noskatīties tad, kad viņš to var izdarīt. Un mums tas bija kā dieva dāvana, atklāt sakot. Mēs varējām būt kā ģimeni kopā, pirmkārt, otrkārt dēls varēja ceļot apkārt pa pasauli, iepazīsties ar dažādām kultūrām, redzēt arī, kā vecāki strādā, kāda ir šī mūsu darba specifika, ne tikai tas krāšņais, skaistais, ko cilvēki redz no skatuves, bet šī sagatavošanās, braukšana un tā tālāk. Tā tad bija ļoti daudz plus mums šai iespējai. Jā, šis starp citu arī ir tāds labs, spēcīgs arguments, ko tālmācības atbalstītāji bieži piemin, ka tie bērni, kas jau no bērna kājas, no bērnības profesionāli nodarbojās ar sportu, ar dažādiem mākslas veidiem, viņiem fiziski nav tā laika un tās iespējas apmeklēt skolu, jo patiešām šie pārbraucieni, ceļojumi, uzstāšanās, tas prasa diezgan daudz Jā, jo laika. Dante papildus tam, ka viņš mācījās Rīgas Tālmācības vidusskolā, viņš gāja dažādos kursos. Viņš pie Daces Pūces kino akadēmijā izgāja visus iespējamos aktieru meistarības kursus, kur, protams,
arī bija nopietnas mācības un bija jāapmeklē nodarbības. Tāpat viņš devās uz Angliju, arī tur viņš apguva burvju mākslu, viņš devās uz Itāliju pie režisoriem mācīties arī režijas pamatus. Tātad viņam bija iespēja ne tikai būt kopā ar ģimeni, bet arī pašam jau vēlāk, kad viņš vidusskolā mācījās, viņš jau pats daudz kur devās arī uz ārzemēm un apguva papildus zināšanas savā jomā citās valstīs. Un ja viņam būtu jābūt katru dienu skolā, viņš to nebūtu varējis. Tas nebūtu iespējams. Jā, Iveta, jūs 20 gadus jau darbojaties izglītības jomā un Latvijā tālmācība nav sveša. Kā jūs domājat, šis jautājums par tālmācības aizliekšanu 7., 8., 9. klasē, kāpēc viņš ir aktualizējies tieši tagad? Kāpēc par to iepriekš nekad nav runāts? Es šo jautājumu savelku kopā ar pedagoģu darba samaksas modeli. Ar tām izmaiņām, kuras iespējams kādas tiek plānotas, un vispār ar pedagoģu darba samaksu. Iespējams, ka tādēļ tas ir aktualizējies šobrīd. Jo arī citās intervijās eksperti patiešām uzdeva arī Izglītības zinātnes ministrijai un arī Saeimai šo jautājumu, vai jūs nemēģiniet šādā te veidā samazināt finansējumu uz izglītību kopumā un tad attiecīgi noņemt šo valsts finansējumu arī privātajām tālmācības skolām. Ja mēs tā atklāti runājam, jūs saredzat šāda tipa perspektīvu? Es saskatu to, ka ja mainās modelis nauda seko skolēnam, tad jā, tā tad skolēni vairs nauda neaiziet līdzi katram, viņi nonāk pie skolas, viņi nonāk pie izglītības programmas, un tad attiecīgi tāpēc varbūt arī tas tāds ir iemesls, lai tālmācības skolas izskaustu no tirgus. Viens no argumentiem, ko min kritiķi, ir šie zemie centralizēti eksāmena rezultāti. Kā jūs domājat, vai šos te eksāmena rezultātus varētu skatīt, vai tie korelē ar izglītības kvalitāti kopumā tālmācības skolās? Vai tas ir vienīgais rādītājs, vai tomēr? Jā, man ir pretjautājums šādam jautājumam, no kurienes tad rodas tie 7. klases skolēni. Tad, kad viņi atnāk uz tālmācību, kur tad viņi ir bijuši līdz šim? Kāda ir bijusi tā izglītības kvalitāte tad tajā sākuma posmā līdz tai 7. klasei? Un runāt šobrīd par to, ka tagad tikai tālmācībā kaut kas ir slikti ar izglītības kvalitāti, tad šeit ir sasaiste ar to iepriekšējo izglītības posmu un to, kur viņš nonāk tālmācībā. Un kāpēc viņš tad ir nonācis tālmācībā? Arī tam, ka ir šie mācību sasniegumi ne tik labi, kā gribētos, tam ir ļoti daudz iemesli. Vienkāršajā valodā runājot otrgadnieki, tāpat arī bērni ar dažādiem traucējumiem, mācīšanās traucējumiem un godīgi sakot, jau nav tā, ka visās skolās ir iespēja nodrošināt to, ka bērni ar dažādiem attīstības un mācīšanās traucējumiem var saņemt to, ko viņiem paredz likums un normatīvi akti vispār. Un tādēļ arī tā izglītības kvalitāte tur ir tāda, kāda viņi ir. Šie bērni, gan šie, gan arī citi nonāk tālmācībā, un tādēļ vispirms man ir jautājums, kas notiek līdz 7. klasē. Pilnīgi pareizi. Tātad attiecīgi varētu arī paskatīties, kādi ir rezultāti pirms iestāšanās. Jā, man gribētos teikt, ka te ir atbildība jāuzņemas visiem. Pilnīgi pareizi. Un vēl ko es tikai gribu arī piebilst, arī darbojoties augstskolā, redzot to secinājumu par šiem zemajiem rezultātiem, es varu tikai argumentēt, ka šādi te izraut no konteksta un interpretēt datus, neviena augstskolā, neviens students neiegūtu bakalauru ar šāda tipa secinājumiem. Ja? Tā kā tā ir tāda ļoti interesanta datu interpretācija. Vēl kas ir ļoti interesanti, ka šeit nav minēts arī viens ļoti būtisks rādītājs, ka tomēr tālmācības skolas arī veic iekšējo skolēnu novērtēšanu. Un kas ir interesanti, ka tie vērtējumi jau neatšķirās. Tātad attiecīgi tas nenozīmē to, ka, piemēram, matemātikā skolā ir iegūts 10. un eksāmenā pēc tam ir 2. vai eksāmens vienkārši nav nokārtots. Tā kā šajā gadījumā tas arī liecina par to, ka skolas tomēr diezgan objektīvi vērtē attiecīgi šos te skolēnus savā līmenī. Ja?
Jā, un par vērtēšanu runājot, es vēl gribētu pieskarties tādam jautājumam, ka ne tikai mācību sasniegumi tiek vērtēti, bet visas skolas ir ar licencētām izglītības programmām un akreditētas. Tad, ko tad ir darījusi līdz šim akreditācijas ekspertu komisija šajā jomā? Jā. Un tāpēc es ar šo novērtēšanu, attiecīgi arī ar šo skolas iekšējo novērtēšanu arī mudināju šo nākošo arī neskaidro jautājumu, ka ja attiecīgās institūcijas pārmet nekvalitatīvu mācību procesu, tad tiešām parādās jautājums par akreditāciju, jo visas skolas, kas darbojas, ir akreditētas un akreditētas ar ļoti labiem rezultātiem, kas norāda to, ka apšaubīt kvalitāti nebūtu nekāda pamata. Jo, ja šobrīd tiek apšaudīta tālmācību izglītības kvalitāte, tad tikpat apšaubāma ir akreditācijas ekspertu komisijas vērtēšana iepriekšējā. Tur jau tā lieta. Jā. Turpinot par kvalitāti, jums kā mammai, jūs noteikti sekojāt līdzi dēlu mācību procesam. Kā jums likās no malas? Es vispirms gribēju pateikt par to lēmumu, tātad slēgt attiecīgās klases tālmācībā. Kādu tas rāda paraugu mums visiem? Kā mēs varam atrisināt situāciju, to iznīcinot? Vai varbūt un tomēr mēs varam viņu izanalizēt un strādāt pie tā un panākt, kas ir pilnīgi cita pieeja. Man liekas, tas ir tas, uz ko mēs mudinām mūsu studentus, uz ko vajadzētu mudināt. Tev ir problēma, risini to, atrisini to, labo to. Tev ir šķērslis, domā, kas ir iemesls, kā to uzlabot, meklē risinājums, aizvērt, tas ir vienkāršākais. Tātad tas man tikai liek domāt, ka mērķis nav uzlabot izglītības kvalitāti. Ir citi mērķi un iemesli, kāpēc šāds lēmums tiek pieņemts. Par to mēs arī vairāk kārtīgi esam domājuši, jo tad, kad mēs dzirdējām šāda tipa pieeju par aizliekšanu, tas īpaši neliecina par tādu atvērtu pārvaldību kādā. Tā kā ir tīpaši, ja nav bijis vaicāts pēc tālmācības skolu vadību vai skolotāju viedokļa vai atbildēm. Nav uzdot jautājumu, cik es saprotu. Nav bijis iespēja dialogam vai argumentācija, pretargumentācija, risinājumu meklējumu. Nav bijis, tad jau viņš neved ne uz ko pozitīvu. Tur jau tā lieta. Tāpēc mēs tagad arī veidojam arī šo raidierakstu. Mūsu kolēģi raksta vēstules, visi mēs ļoti aktīvi šajā jautājumā strādājam. Protams, kad tālmācības skola pat pa sevi prasa disciplīnu, arī vecākiem ir jāpalīdz tam jaunietim, ir tīpaši bērnam vai jaunietim, ir tīpaši sākuma posmā, kamēr viņš ieiet tajā ritmā un saprot, kā sevi organizēt, ja viņš līdz šim to nav darījis. Protams, kad ir jāpalīdz, lai tā sistēma ieiet asinīs, kā es saku. Tur tā lieta, jūs jau arī sākumā pateicāt, ka jābūt kopā. Tur jau tā lieta, tad, ja šis lēmums ir pieņemts kopā ar bērnu vai atsevišķi vecāki šo pieņem, viņi tad apzinās, ka viņu līdzdalībai tur ir jābūt. Un tas, man liekas, pat ir ļoti pozitīvi, ka vecāki ir izteikuši vēlēšanos arī līdzdarboties un kopā ar bērnu palīdzēt izglītības procesu attīstīt. Protams, ka tas mūsu konkrētajā gadījumā, es tikai par sevi varu runāt, mēs ar Danti, bieži vien pārcēlāmies no vienas valsts uz otru, un reizēm nabaga bērns vēl gāja gulēt un agri cēlās, un, protams, ka viņam reizēm kaut ko nācās iekavēt, un tad, kad mēs bijām Latvijā, es ņēmu dažkārt, bet tas bija tāpēc, ka mēs paši, kā sacīt, bērnam neļāvām mācīties, mēs paņēmām dažkārt palīdzību no privātu skolotājiem, kas pie mums atnāca uz mājām matemātikā, latviešu valodā un krievu valodā. Ar vispārējo viņš tika galā lieliski. Un mūsu risinājums bija perfekts. Jā, mēs saprotam, mēs bērnam tur neļāvām mācīties, tad, kad vajadzēja sorry, saucam privātu skolotāju, bet ja viņam būtu tas ritmiskāk viss tā iespēja, tad tāds jautājums nebūtu. Un tad runājot arī no tās kvalitātes puses viedokļa, protams, ka jūs bijāt nodrošināti ar mācību materiāliem, ar visām attiecīgajām video lekcijām, viss bija, jūs bijāt apmierināti. Protams, viss bija lieliski un bija iespēja arī konsultēties ar skolotājiem un tiešām dialogu veidot un pat vēl biežāk nekā, man liekas, klātienē, vai ne? Ar skolotājiem komunicēt. Klātienē, man liekas, bieži vien skolotājiem neatliek iespēja individuāli komunicēt.
Šis arī ir vēl viens tāds mīts, ka domā, ja šis vēl tālmācība, tad Jā. skolotājiem skola ir kaut kur ļoti tālu. Ja? Jā, ka tas skolotājs ir kaut kāds mākslīgais intelekts, zīmēts robots. Nē, tas ir dzīves cilvēks. Mēs vienmēr esam pozicionējuši to, ka skola šajā gadījumā tās ir 24 stundas diennaktī un attiecīgi varbūt uzreiz nevar sniegt to atgriezenisko saiti, bet visīsākajos termiņos ar bērnu tiek vienmēr sazināts. Un viss Ivet, jūs gribējāt piebilst? Jā, es gribēju papildināt tieši arī to, ka jaunietim ir iespēja noskatīties mācību vidē, atkārtot visu materiālu. Tātad klasē viņš nevar pateikt skolotājiem, tagad stop, pati atpakaļ un tagad šito vēl vienreiz stāsti. Ja? Bet, ja tas materiāls ir kā ieraksts mācību vidē, viņš var apturēt, var patīt atpakaļ, vēl vienreiz noklausīties, noskatīties un sniegt sev, un paprasīt galu galā arī vecākiem, ko tu par to domā. Un man šķiet, ka tālmācībā vecāki ir vairāk pat līdzatbildīgi nekā tas ir vispār izglītojošās skolās pēc tā tradicionālā modeļa, jo nav noslēpums. Mēs esam ļoti daudz dzirdējuši un lasījuši un redzējuši un saskārušies skolās ar to, ka vecāki pasaka, es atdevu bērnu 1. septembrī jums, un tagad jums ar viņu ir jāstrādā. Bet tālmācībā tas vecāks, tas tomēr ir, man šķiet, un es tā uzskatu, ka tas ir pārdomāts lēmums ģimenei, ka vecāki ar to rēķinās. Tā ir. Ka viņi zina, ka tas tā būs. Viņš nevarēs vairs pateikt, ka tagad es atdevu skolai un tagad tiekat ar viņu galā. Ja? Tas tā nav. Tur ir līdzatbildība vairāk pat. Jā, šis arī, ko jūs pieminējāt, attiecīgi par to stundu noskatīšanos, jebkurā laikā un apturēšanu un attiecīgi savu laiku plānošanu, tas ir ļoti laba priekšrocība. Jo ir arī bērni, taču, kuriem ir uzmanības traucējumi, kas nevar īpaši. Teikšu tā, vienreiz man Dante bija iefilmējis vienā no skolām, kur viņš iepriekš gāja klasi, kā notiek stunda. Totāls bardaks. Visi skolnieki, viņš vienkārši bija iefilmējis riņķī. Bardaks. Viens kaut ko runā, viens kaut ko smējās, otrs kaut ko telefonā, un skolotāji kaut ko priekšā stāsta. Dante saka, es nespēju neko saprast, es nespēju neko uztvert. Jo, viņam bija sarežģīti uztvert lietas, un tā kā šeit ir daudz, un mūsu gadījumā tas arī nebija tikai, šis lēmums nebija tikai vienīgi ceļošana, kas, protams, bija 90% no iemesla, bet arī tieši šī iespēja, ka katram bērnam taču ir sava uztveres iespēja. Piemēram, vienreiz es arī saņēmu piezīmi no skolas, ka Dante stundas laikā viņš pēkšņi sagribēja piecelties, izstēpīties un atvērt logu, jo viņam gribējās svaigu gaisu. Mēs mājā vienmēr ļoti vēdinam, mums vienmēr daudz svaigu gaisu mājās ir. Jā. Un par to bija piezīme, teiksim, jā, jautājums. Nopietni. Nē, no otras puses es saprotu. Visa klasa, tagad 30 bērni, katrs celsies, kurā brīdī viņš grib un vairs arī būs bardaks. Tā kā es neko neteicu, es toreiz to pazemīgi šo piezīmi pieņēmu, bet es secināju, kad mēs varam atrisināt šo savādāk. Dante, ja mācās tālmācībā, viņš var bez trokšņiem liekiem, fonu trokšņiem savu informāciju saņemt, viņš var veidinātā telpā to saņemt. Tātad ir daudz plusi. Jā, un tā tad patiešām šis ir arī ļoti svarīgs jautājums, par ko bieži vien nerunā, bet vajadzētu arī paskatīties uz to, kas tiešām mūsdienās notiek klasiskajās skolās. Un ļoti daudz bērni, ar kuriem es personīgi esmu runājis, ir atzinuši, ka viņi ne īpaši omulīgi jūtās klasēs, kurās es negribētu lietot šo vārdu, kā viņi paši saka, ir bardaks, jā, bet tomēr šie te signāli ir diezgan nopietni, ka bieži vien stundas netiek organizētas atbilstoši mācību plānam, un bieži vien skolās, tīpaši klasēs, un varbūt, ja ir lielāks bērnu skaits, iekšējās kārtības noteikumi nevienmēr tiek ievērot, un tiešām tā vide var būt ļoti bieži vien pat nepatīkama. Ja? Šī ir vēl viena priekšrocība tālmācības jomā, kad mēs katrs pats izvēlamies, kur, kad, kā. Tieši tā, ka katrs pats var izvēlēties.
pilnīgi noteikti klātienes skolas ir fantastiskas un pedagogi ir fantastiski un viņi dara savu darbu, viņi ir savas profesijas fanāti un tas viss ir pilnīgi noteikti. Neviens tagad necenšas pārliecināt, ka ir jāpāriet tikai uz tālmācību, vai ne? Vienkārši katram ir sava vieta, katrs tad var izvēlēties, kur viņam justies labāk, ja mēs runājam šobrīd sabiedrībā par to labbūtību un domājam par to, tad kādēļ izglītība nevarētu būt tā vieta, kur tā labbūtība tad tiek ievērota katram individam, kāda viņam ir nepieciešama. Jo skolotājs vispār izglītojošā skolā, viņš var būt ārkārtīgi vislabākajās izpausmēs un censties darīt to darbu, cik vien viņš labi var bet ir situācijas, kur viņam vienkārši nesanāk. Un tam ir ļoti daudz dažādi iemesli. Un varbūt pat neteiksim, ka nesanāk, bet bieži vien ir tā, ka skolotājs var izdarīt no pedagoģiskās skata punkta pilnīgi visu, kas ir vajadzīgs, bet tam bērnam tā uztvere nav tādā līmenī, lai viņš to spētu uztvert attiecīgi šajā gadījumā. Un mūsdienās bērni tik strauji mainās, ka jābūt ir attiecīgi arī diezgan godīgiem un jāuzdod jautājums, vai klasiskās skolas vispār spēj iet līdzi laikam tik ātri, cik ātri mainās šī bērnu uztvere. Jā, par to, ka, protams, ka klātienes skolām ir jābūt, un tas ir pamats, bet šeit man kā vecākam iet runa par šo izvēles iespēju. Ja par šo izvēles iespēju, manā gadījumā vai daudz citu gadījumā pēkšņi nav nekādīgi iespējams apmeklēt šo skolu, klātienes skolu bez upuriem. Manā gadījumā, ja bērns būtu palicis Latvijā katru reizi, kad mēs braucām prom un es būtu apmaksājusi auklītes un tā tālāk, bērns būtu cietis no tā, ka viņš nav bijis kopā ar ģimeni. Un mēs būtu cietuši, ka mēs uztraucamies, mēs gribam veikt labi savu darbu ārzemēs, un mēs uztraucamies, kā tur mūsu dēlam iet, mēs neesam kopā kā ģimene. Tātad šeit iet runa par to, ka šai izvēles iespējai ir jābūt. Ja gadījumā kāds vienkārši vēlas izvēlēties savādāk, savu apsvērumu dēļ, bet ir īpaši dēļ tiem, kuriem tas ir kā glābiņš, kā vienīgā iespēja dēlam vai meitai bez upuriem turpināt apgūt izglītību. Tur jau tā lieta. Un par tām alternatīvajām metodēm, es kā no alternatīvās skolas nākam. Mūsu direktors sava laika gadus, ak Dievs, cik daudz apakaļ. Tiešām viņš, pirmkārt, mūsu klases nebija tik lielas, nebija 30 cilvēki, bija 11, 12, 13. Pirmkārt, jau arī tas, ka tik klases ir tik lielas, klātienē ir grūti. Tur ir savādāks tās vadības metodas arī, jo lielāka klase, mazāk klase. Otrkārt, mūsu skola nebija liela sākotnēji, tagad viņa ir liela. Mēs visi elpojām vienā ritmā. Ja mums bija projektu nedēļas, tad, teiksim, bija Ēģipte. Es biju mājatrības skolotāja, Tad Ēģiptes tematika un matemātika gāja cauri matemātikai, cauri mūzikai un pat cauri mājturībai. Jo mēs man tajā laikā bija jauniešiem jāmāca taisnais pamatdūriens, un mēs gatavojām ēģiptiešu parūkas un šuvām ar pamatdūrienu klāt virves, lai atritinātu vēlāk jau kā ēģiptiešu parūkas. Tātad šī te vienotā darbošanās, arī vienotā elpā, viņa jau ir iespējama tādās mazākās individuālās alternatīvās skolās. Lielās skolās jau viss tā drusciņi iet. Ar skolu 2030 jau šo gribēju tā kā jauninājumu pasniegt, bet lūk, Dace, tad kurā gadā tas bija? Tas bija ļoti sen, vai ne? Tas bija gadus 25 atpakaļ. Tas ir tas, ka, manuprāt, ka atkal vēlas veikt vienu reformu, kura nav pārdomāta, un pēc kaut kādiem gadiem būs tāpat kā ar skolu 2030, kad tomēr mēs nesasniedzām to mērķi, kāds bija sākotnēji tik ļoti veiksmīgi iecerēts. Bet kādēļ tad tas ir jānocērt šobrīd saknē un jāiznīcina, lai taču no katra vajag to labāko visu paturēt. Un runājot par to, kad jaunietis var doties līdzi arī tātad vecākiem, no savas pieredzes šo 20 gadu garumā ir bijušas neskaitāmas situācijas, kad vecāki dodas darbā uz ārzemēm, un jaunieši bērni paliek pie vecmāmiņām un vectētiņiem. Ir fantastiskas vecmāmiņas un vectētiņi, bet, diemžēl, tur sākas ļoti daudz dažādas uzvedības problēmas, jo viņiem ir vajadzīgs šis psiholoģiskais atbalsts no vecākiem, nevis no vecmāmiņas un vectētiņa.
Un tad ir darbs psihologiem, un tad ir darbs arī ar citiem bērniem, jo tas jau viss ir savstarpēji saistīts. Jā. Un tad, kad bērns aizbrauc pie vecākiem, tur ir pilnīgi cita situācija. Un šis ir risinājums. Viņš brauc līdz vecākiem. Arī tur, kur brauc lasīt zemenes un narcises un uz saldētavām strādāt vecāki, vai labākos darbos, protams, tā skaitā diplomāti, tad bērns brauc līdzi. Viņš mācās tālmācībā, un tas ir risinājums. Savelkot kopā šo pirmo daļu, tā galvenā atziņa ir tāda, ka mēs neslavējam šajā gadījumā tālmācības skolas, un nekādā gadījumā mēs nepeļam klasiskās skolas, bet mēs cīnāmies par to, lai būtu izvēle. Jā. Tas galvenais ir, ka mēs uz doto mirkli varbūt esam pikti uz to, ka pirmkārt neiesaista skolas, nav šī dialoga, nav attiecīgi tātad argumentētu, tiešām datos balstītu pierādījumu tam, kā skolu kvalitāte ir apšaubāma. Un tas, ka atņem šo izvēli, jo runājot vēl par mērķa grupām, mēs pareizi tātad sākumā minējām sportisti, mākslinieki, attiecīgi jūs pieminējāt bērni ar īpašām vajadzībām, tas arī ir skaidrs. Bet vēl viens ļoti būtisks moments. Ir taču liela daļa cilvēku, kas jau ir krietni vecāki par skolēniem, par skolēnu vecumu, bet viņiem nav šīs izglītības. Un tad jautājums ir atkal, ko darīt šajā jautājumā. Jūs esat Latvijas tālmācības profesionālā centra direktori. Pie jums pēc statistikas paskatoties nāk cilvēki, kas jau ir gados, bet kas grib iegūt profesiju, bet tikko var teikt, ir pabeiguši attiecīgi tātad gan vidusskolu, gan skatoties arī pamatskolu, jo kaut kādu iemeslu dēļ viņiem šī konkrētā diploma nebija. Kā jūs varētu šo pakomentēt? Jā, šis ir ļoti būtisks aspekts, jo cilvēks, kuram ir gadi 25 un vairāk, viņš ļoti sevi jutīs diskomfortabli sēdēt ar 15 gadniekiem, 14 gadniekiem vienā solā iegūt pamatizglītību. Ja? Tā kā tas ir ļoti, ļoti būtisks aspekts, ka šāda mēs praktiski lieksim iespēju šiem cilvēkiem iegūt izglītību, pamatizglītību. Viņi jau ir darba tirgu, un tās varbūt jaunās māmiņas, kuras ir arī manā pieredzē ir bijis. Notiek tā, ir tā 16 gadus meitenei, tagad viņi ir stāvoklī un dzims bērns, ko tagad darīt? Un ja vēl ņemot vērā to, ir jāņem vērā arī fakts, ka jūs minējāt, piemēram, nav šo vecmāmiņu, vectēti. Jā, tieši tā. Un ko tagad darīt? Un tad tā situācija, viņa iet uz medicīnas iestādi un atbrīvojas no bērna topošā, vai viņi pabeidz pēc tam, tad, kad bērniņš ir piedzimis. Un kur jau visticamāk būs jau pavisam citas intereses, jo tas ir tāds nebeidzamais process. Un kā ir ar lauku skoliņām, kuras tiek slēgtas, un tie bērni, kur viņi var doties? Tur jau tā lieta, jo mēs patiešām runājam par to, ka ir, vairākas lauku skolas tiek aizvērtas, bet ir attiecīgi ļoti daudz bērnu, kas dzīvo, sauksim lietas īstajos vārdos, viensētās, un tas nav nekas slikts. Viņi attiecīgi nodarbojas, iespējams, ar savu ģimenes, attiecīgi ar savu uzņēmumu, kuriem ir kāda lauku sēta, kur ir tiešām tālu prom no skolas, un nav ne šis skolas autobuss nav pieejams, un tam līdzīgi. Ja attiecīgi, ja ir šī tālmācība, tad tā nav nekāda problēma. Es atceros vēl pirms gadiem 5, kad sāka runāt par Latvijas teritoriālo administratīvo reformu, kad mēs pārgājām no 119 pašvaldībām tagad uz jaunajām 43 pašvaldībām. Es arī piedalījos vienā diskusijā, kur tika sasaukti eksperti, un tā skaitā arī Jāņa Rozes un attiecīgi arī Jāņa sētas kartogrāfi, kurā mēs tieši diskutējām par to, ko darīt ar šīm te lauku skolām. Un secinājums bija fantastisks, ka nevajag uztraukties, tālmācība šo jautājumu atrisinās. Jo toreiz viss bija par to, ka reforma, mums ir skaidrs, ka mums ir skolas, kuras vajag likvidēt, skaidrs, gan vairāk apsvērumu dēļ. Un tagad sanāk, ka ir pagājuši kaut kādā un saka nē. Tālmācībām nē. No 7. līdz 9. klasē nē. Tad kā mēs varam runāt par tādu strateģisko plānojumu? Ja reģionālās reformas pamatā bija uzsvars, ka tālmācība būs tā, kas atrisinās šo problēmu,
Tad tagad, ko mēs darīsim? Mēs atkal sāksim atjaunot šīs skolas, kuras tika likvidētas cik gadus atpakaļ. Es arī domāju, ka šī brīža situācija pasaulē, un mēs esam kara ēnā šobrīd, teiksim, kā ir. Arī šajā brīdī kaut ko iznīcināt nebūtu tas īstais brīdis. Ja kara situācija pienāks, tad mums būs jābūt gataviem, un tā mācības sistēma būs mūsu glābiņš visai nācijas attīstībai. Tā strateģiski arī. Un ja viņi būs iznīcināti, tad ko sēdīsies visi pie izlietas zupas un ar karotītēm grābs atpakaļ? Es nezinu. Šis ir tas jautājums, kuram es aicinu ļoti būtiski pievērsties, ka vispār šis ir nacionālās drošības jautājums. No, ja. Mēs varam redzēt no pieredzes, kāda ir ukraiņu tautai, kur ir ukraiņu bērni. Jā, ir daļa aizgājuši mūsu skolās, bet ir daļa, kur ir palikuši ukraiņu tālmācības skolās, un viņi mācās atrodoties šeit, esot drošībā, savu valodu, savu identitāti, un tieši tas pats, kas ir ar diasporas mūsu jauniešiem, tieši tas pats ir lūk ar šādā nedod Dievs situācijā, ja mēs nonākam, un šobrīd nav neviens, kurš var garantēt mums 100% drošību, tad šis ir arī tas būtiskais jautājums. Un ja bērni nonāks svešumā, tad kur viņi mācīsies? Jautājums, vai kāds pirms slēgt šo tālmācības sistēmu, šīs konkrētās klases, pamatskolu, vai kāds ir pakonsultējies ar latviešiem, ar diasporas latviešiem? Ārzemēs, jā. Vai ir izpētīta statistika, cik daudz diasporas latviešu ģimenes izmanto šo iespēju nepazaudēt savu identitāti, izmantojot apmācības latviešu valodā, Latvijas tālmācības skolās? Vai ir šāda statistika, piemēram, vispār es domāju, ka nē. Pieejama? Jā, mēs tik ļoti cīnāmies par latviešu valodas nostiprināšanu šobrīd, bet šis jautājums tas ir viens no būtiskiem šajā kontekstā. Tā kā tas lēmums slēgt, tas tā liekas pat bērnišķīgi. Nenopietni un bērnišķīgi. Mēs jau tagad atradām, cik daudz interesantas tādas lietas, kuras vēl līdz šim īsti pat nebija, arī runājot par nacionālas drošības jautājumu, kas, manuprāt, vēl vispār nav izskanējis. Un es te vēl papildināšu arī to, ka ne tikai valodu, bet arī jaunieši apgūst šīs tehnoloģiju prasmes daudz vairāk nekā skolā. Un viņš arī šīs apgūstot, tas viņam noderēs tālāk dzīvē, jebkurā jomā. Jo runājot attiecīgi par tehnoloģiskajām prasmēm, ir jāatzīst, ka mācoties tālmācībā šim tehnoloģisko kompetenci līmenim jābūt augstākam. Jo vairāk uzdevumi ir saistīti ar video filmēšanām, ar mācību materiālu veidošanu, pareizāk teikt, ar mācību materiālu uzdevumu veidošanu digitāli interaktīvā veidā. Tur ļoti daudz ir nianses, kas ir jāņem vērā. Vēl viens tāds arī it kā pretarguments, kurš, manuprāt, ir diezgan dīvains, tiek minēts, ka tālmācības skolās netiek nodrošināta sociālā integrācija un emocionālais atbalsts. Bet man liekas, ka vārds tālmācība un šī forma jau sākotnēji pasaka, ka mēs ar to nenodarbojamies. Tālmācība nav klasiskā skola, kas ir pārnesta datorā. Tālmācība ir īpaša forma, kas pilda savas funkcijas. Jūs kā bērna mamma, manuprāt, sūtot savu bērnu tālmācībā, jūs taču sapratāt, ka viņam tālmācībā ar datoru šajā gadījumā nebūs nekādas integrācijas un sociāla, emocionālā atbalsta no skolas. Jūs taču sapratāt, ka jums tā loma ir jāuzņemas pašai, vai ne? Protams, tas, ko es minēju jau iepriekš, kad Anta taču apmeklēja arī dažādus pulciņus un nodarbības un kursus un papildus izglītību par socializāciju, viņš galīgi nevarēja sūdzēties. Tāpat viņš arī veidoja savas izrādes. Viņš uzstājās kopā ar mums ļoti bieži, gan Latvijā, gan ārpus Latvijas. Un viņš satika daudzus cilvēkus, ar kuriem mēs sadarbojāmies, un tāpat arī skatītājus ļoti bieži bija socializēšanās arī pēc izrādēm. Un veidojot savas izrādes, viņš iesaistīja arī citus cilvēkus, kas viņam palīdzēja, kurš tur piespēlēja mūziku vai kurš palīdzēja gaismas režisēt un tā tālāk. Par socializāciju, lai par ko? Par socializāciju, tiešām, ja cilvēks pats ir aktīvs un ir gatavs
socializēties. Viņš atradīs, ar ko socializēties, kaut vai ar savu kaimiņu. Jā, vai vienalga. Vai arī ar nejauši satiktu cilvēku. Dantēm, piemēram, nebija problēma. Viņš, jebkurā viesnīcā, kur mēs ieradāmies, viņš jau sadraudzējās ar vienu, sāka runāt ar otru, ar trešo. Tieši tas, ka viņš tik daudz laika pavadīja dažādās kultūrās, iepazīstot dažādu kultūru cilvēkus, viņam deva tik ļoti plašu redzesloku un iespēju socializēties vēl plašāk, nekā ja viņš visu laiku būtu... Un kāpēc es arī minēju, ja, ka šis pretarguments ir tāds diezgan dīvains, ja tas tiek attiecināts tālmācību. Bet šeit arī tālmācības skolas ir soli priekšā, jo tālmācības skolas strādā pēc skola 2030 programmas. Un attiecīgi tālmācībā patstāvīgie darbi arī var tikt orientēti un veidoti tā, ka bērns šo te saucamo sociālo integrāciju pats arī var veidot gan savā draugu lokā, gan paziņu lokā, organizējot diskusijas, ja tas ir nepieciešams. Skola 2030 paredz, ka bērniem ir dots iespējas arī veidot pilsoniskās iniciatīvas, skolēnu mācību uzņēmumus. Tas jau ir attiecīgi jau tālākajās klasēs, bet tik un tā. Es domāju, ka pārmest par to, ka šī saucamā sociālā integrācija nenotiek, ir diezgan neprātīgi. Jā, starp citu, es gribēju teikt tikai, ka Dante, viņš zināja vairākus skolēnus, viņi tikās neklātienē, viņi tikās un draudzējās neklātienē, tā kā tas nebija šķērslis. Jā, un es esmu dzirdējusi un zinu, ka ir skolas, kuras neskatoties uz to, ka mācības notiek tālmācībā, tik un tā organizē kaut kādas ekskursijas, muzeja apmeklējumus un šādas lietas. Tā kā par socializāciju vēl papildinot arī to, ka cilvēks, kurš arī negribēs socializēties, mēs viņu nevarēsim piespiest socializēties, iesēdinot viņu klasē starp vēl 25 jauniešiem. Viņš tur jutīsies vēl sliktāk, nekā ja viņš būtu mājās viens pats savā komforta zonā. Un ar varu nevienu nevar. Mēs viņam tādā veidā tikai nodarīsim vēl vairāk pāri, jo tur veidojās šīs attiecības ar citiem jauniešiem, kur nevienam nav noslēpums, kad ir apcelšana skolā, dažāda, ja, un tā kā tas mēs tikai nodaram sliktāk, tad, ja mēs ar varu viņu iesēdinām tikai klātienes skolas solā. Ir argumenti, kur cilvēki saka, jā, bet vajag jau no bērnības pierast pie grūtībām. Tas bija agrāk, jā. Šobrīd arī vēl tādu ir arī šobrīd, cilvēki saka, ka viņam taču ir jāintegrējās tajā sabiedrībā, lai kāda viņa būtu, viņam ir jābūt gatavam tur cīnīties pretī un tā tālāk. Es domāju, ka tā personība, ja viņa nobriest, viņai ir vieglāk. Teiksim, mazu bērnu satraumēt ir vieglāk, un to bērnības traumu tur pēc tam izstrādāt ir daudz grūtāk nekā bērns, kurš ir veselīgi, mierīgākos, veselīgākos apstākļos, varbūt saudzējošākos apstākļos audzis, viņš ir nostiprinājies kā personība. Viņam, man liekas, ir vieglāk pēc tam par sevi pastāvēt nekā... Tur jau tā lieta. Jā, šī tālmācība ir vispār atbalstoša forma ģimenei. Atbalstoša forma jaunietim iegūt obligāto pamatizglītību, kura mums ir obligāta līdz 18 gadu vecumam. Ja? Un tad, kad viņam paliek 18 gadi, tad visi, paldies Dievam, viņš ir no skolas prom, un tagad viņš te vairs nezin, kur viņš paliksies, un lai iet un iegūst to izglītību, kur viņš tālāk grib. Un tādā veidā nolemjot viņu nekam, jo viņam nebūs citas vietas un iespējas aiziet. Ja? Tā kā tālmācība ir atbalstoša forma priekš visiem jauniešiem, priekš visām ģimenēm, kurām tas ir nepieciešams. Jā, un mēs jau šeit arī jau sākumā runājām par to, ka tas atbalsts lielākajā daļā pārsvarā jau nāk no vecākiem, jo mēs tomēr runājam par šajā gadījumā lielākajā daļā tie tomēr ir vēl nepilngadīgie. Jā, tā kā šajā gadījumā jūs pareizi minējāt, ka tas ir kopdarbs, ja, un šajā gadījumā bērns netiek atstāts viens, un mēs šo te saucamo ekosistēmu skatām caur vairākām prizmām. Tā ir ģimene, šajā gadījumā tā ir arī skola, skolotāji, attiecīgi, protams, draugi, radinieki, tas viss arī veido. Ja? Bet savulaik es kādreiz varēju minēt arī, ka tā ir valsts, kā atbalsta ekosistēma, bet ja mēs redzam, ka šādi te tiek atbalstīts, tad kaut kādā brīdī šis valsts atbalsts laikam iziet ārā no šīs ekosistēmas, vai ne? Jā, šobrīd tāds izskatās, tā kā tikai aizliegsim, noņemsim, bet runājot arī par šo atbalstošo vidi, tad
visās tālmācības skolās strādā dzīvi cilvēki. Tur tā lieta. Nav taču tā situācija, ka jaunieci aiziet uz tālmācību un viņš tagad runā tikai ar datoru. Tāpat ir saikne ar dzīviem cilvēkiem, ir vai nu tas ir klases audzinātājs, vai kā viņš ir nosaukts katrā skolā, kurš ar jauniešiem un ar ģimenēm sazinās, kur pārunā ar viņiem tātad visas situācijas, kā viņam veicas, ko viņam labāk darīt, pie kādiem atbalsta pasākumiem, pēc kādiem vēl griezties kaut kur, ja tas ir nepieciešams. Varbūt, ka tev vajadzētu uz tos klātienes skolu iet atpakaļ. Ir dažādas situācijas, kuras tiek visas risinātas. Viņš taču nenonāk vidē, kur ir jaunietis un dators. Tāpat ir saikne ar cilvēkiem. Un pirms kaut ko tagad aizslēgt un aizliegt, ja šis izpētes darbs ir veikts, īslaicīgs, kā es saprotu, tas ir tāds tikko ātri, nu tad vispirms dodiet iespēju, sniedziet savus pētījumus pamatotos, tālmācības skolas izdarīs mājas darbus, ja tādi vēl ir jāizdara, kurus akreditācijas ekspertu komisija nav pamanījusi līdz šim. Varbūt starp citu, kas arī vēl nav. Es manam dēlam vienmēr no bērnības mācīju, ka jebkurā izvēlē vajag salikt plusus un mīnusus, un pēc tam izvērtēt. Pilnīgi pareizi. Jā, tās SWID analīzi veicot ir tieši tas pats. Galu galā mēs taču pilnīgi pareizi. Mēs taču galu galā varam, mēs nedzīvojam jau 19. gadsimtā, kad mēs skolu uztvērām par kaut ko tādu, bišķiņ savādāku nekā tagad. Mēs runājam par tiešām normālu izvēli. Tīri cilvēcīgi runājot, aizies bērns uz klasisko skolu, nepatiks, viņš varēs aiziet uz tālmācību. Un tas strādā arī tieši pretēji. Var pamēģināt tālmācību, un nekas traks nenotiks, pamācīsies kādu laiku tālmācībā un pēc tam aizies atpakaļ uz klasisko skolu. Un vēl viena ļoti būtiska lieta, ko es vēlos pateikt, ir tas, ka ne visas skolas klātienē var dabūt vislabākos pedagogus. Pedagogi viņi var strādāt pa dienu tik, cik viņi var strādāt konkrētajā skolā un pasniegt tik stundas, cik viņi var. Savukārt tālmācībā tad ir šī iespēja arī dabūt pedagogu no jebkuras vietas. Pedagogs var būt atrasties, varbūt viņš ir fantastisks Daugavpilī, bet mēs viņu varam, Rīgas skola viņu var dabūt šeit. Un te ir, ja mēs runājam par mācību kvalitāti, tad lūk, tālmācības skola var vispār dabūt, un tālmācības skolas arī, manuprāt, tieši to dara, ka meklē šos labākos pedagogus pa visu Latviju. Tur jau tā lieta. Man pirms tam ienāca tā analoģija par tiem plusiem un mīnusiem. Jā. Pat laulībā, pat kārtīgā laulībā ir gan tie plusi, gan mīnus, bet svarīgi, lai tie plusi ir vairāk. Jā, un lai ir dialogs. Un dialogs tieši tā. Un risinājums tam visam. Šobrīd, ja mēs runājam par laulību starp izglītību tālmācībā un valsti, tad mums nav šī dialoga. Šķiršanās nav tas visgudrākais. Tur tā lieta, jā. Tāpēc arī es pilnīgi saprotu tālmācības skolu, varbūt tādu aso reakciju un mēģināt tātad padarīt arī tālmācības sistēmu labāku, uz doto mirkli vismaz to prezentēt, tāpēc, ka tas sākotnēji bija diezgan liels aizvainojums, jo netika papētīts, kāds notiek, un ar vairākiem pedagogiem, ar ko es esmu runājis, tiešām pedagogi, viņi bija nolaiduši rokas. Viņi teica, mēs tik daudz gadus esam veidojuši savu mācību vidi, mēs tik daudz laika esam veltījuši mācību materiālu pilnveidošanai, mēs zinām savus mīnusus. Mēs pie tiem strādājam. Jā. Un dodiet mums laiku. Mēs atrisināsim arī ar laiku mēs atrisināsim šo problēmu ar tās augtajiem zemajiem eksāmena rezultātiem. Tikai to nevajag izraut no konteksta un dodiet laiku, mēs to visu izdarīsim. Bet ja jūs vienkārši aizlieksiet, tad vajag padomāt arī par to, cik daudz pedagogi zaudēs. Es tagad nerunāju par darbu, bet cik daudz zaudēs motivāciju. Tieši tā. Cik daudz laika būs zaudēts un kāda būs tā apziņa, ka cilvēks ir tik daudz gadus strādājis un pēkšņi pasaka, nē, mēs aizliedzam, to es varu teikt, gan izvērt darīs bezjēdzīgu darbu. Šo jautājumu arī neviens nav apspriedis. Kas, starp citu, atsauksies uz darbu klātienē. Uz darbu klātienē, jā. Un jā, attiecīgi, pedagogs vairāk kārtīgi ir jau strādājis, tiešām izveidojis savu vidi. Mēs runājam par pedagogiem, kas tālmācībā var arī ceļot, un bieži vien es vairāk kārtīgi esmu manījis savus kolēģus, kas uzturās citās pasaules valstīs, un
pilnvērtīgi pilda savu tālmācības pedagogu funkciju. Nu, vai attiecīgi gribēs pēc tam atgriezties, un vai varēs, un kāda atkal būs tā attiecīga atdeve, tas arī ir vēl viens jautājums, par ko netiek runāts. Mēs zaudēsim arī kādu daļu no pedagogiem. Nu, es domāju, ka visticamāk, ka jā, cik daudzi gribēs atgriezties, tas atkal ir cits jautājums, jo tomēr tālmācība ir sava specifika, tas ir savs laika plānošanas arī aspekts, tas ir pavisam cits darba ritms, un tagad atgriezties atkal, tur būs vajadzīgs liels laiks, lai arī pedagogiem integrētos atpakaļ klasiskajā skolā. Jā, tas tomēr, es teiktu, tas ir... Daudz izvēlēsies neatgriezties klasiskajā skolā. Es esmu par to diezgan pārliecināts. Nepavēlti viņi tur vairs nav. Jā. Jo šeit es tā kā no malas vienā ziņā redzu tādu cieņas iztrūkumu šajā visā situācijā. Tur tā lieta, jā. Tas ir tas, kas tagad bieži vien tiek arī sabiedrībā arī skandēts par to, ka tomēr tā ir diezgan liela necieņa. Un bez tam arī liela nevienlīdzība šobrīd, jo pat nesen taču bija, vai ne, par Saeimas darbu attālināti runa, kur nobalsoja un pieņēma to, ka Saeima tomēr strādā arī attālināti. Jā, kur paliek komunikācija? Tur ir. Citu izturās savādāk un citu nonievā un pasaka, ka viņš dara slikti savu darbu. Par tiem diplomāta bērniem, man liekas, ar kaut kas izskanēja. Jā, laikam šodienas ir bijis par radio tāds teiciens, ka jautājums, ko tad ar tiem diplomāta bērniem? Viņi var, bet kur tad viņi varēs, ja nebūs tā tālmācība? Kur tad viņi varēs? Ja? Mēs taisīsim tālmācības skolu diplomātu bērniem, būs tāda viena skola izredzētā. Skaidrs, ka šeit, protams, ka šeit jautājumi ir krietni vairāk nekā atbilžu. Tu man tikko nolasīji domas, es tā pie sevis tikko ar mutu cietu, vai jautājumu ir vairāk nekā atbilžu. Jo redziet, tas arī tāpēc, jo mēs arī runājam, un ja mēs to attiecīgi kopā darītu vairāk, es domāju, ka mēs arī atrastu kompromisus. Runājot par šiem kompromisiem. Jā, kādu jūs redzat kā izglītības speciālists kompromisu šajā jautājumā? Kas tagad būtu jādara? Pie izglītības kvalitātes ir jāstrādā visiem. Arī klātienes skolās šis ir ļoti aktuāls jautājums. Arī tur jauniešiem ir slikti mācību sasniegumi centralizētajos eksāmenos un ikdienas mācību darbā. Tas ir tāds visu kopīgs darbs, ir jābeidz mētāt cilvēkus no vienas puses uz otru, ir jābeidz ieviest nepārtrauktas reformas. Mums viena nav beigusies, ka tūlīt ir nākamā. Mēs visu laiku tiekam raustīti. Ļaujiet, lūdzu, strādāt, nostabilizēties un strādāt. Vai jūs, kā šīs jomas eksperti, vai jūs saskatāt tādu kompromisu, ka mēs tomēr nodefinējam kopā, šajā gadījumā gan ar sociālajiem partneriem, valsti un tā, ka mēs nodefinējam, kuras mērķa grupas varētu mācīties attiecīgi tātad tālmācībā 7., 8., 9. klasē un kuras nē. Jo tāda ideja arī ir izskanējusi. Kā jūs skatāties uz šo? Var mēģināt, bet lai nesanāk kā Covid laikā ar ragaviņām. Tāpēc pateikt, ka tagad tieši tie un tie būs, kuri var, kuri drīkst, pat nevar, bet kuri drīkst. Ja, tā ir atkal faktiski citu cilvēku atkal tā ir sociālā stratifikācija pēc būtības, ka mēs sākam dalīt attiecīgi. Tu vari, tu nevari. Jā, sāksim dalīt tieši tā. Un tā kā, manuprāt, ka tas ir ļoti grūti izdarāms. Var mēģināt, bet priekš tā, lai saprastu, ir vajadzīgs dialogs. Tur tā lieta, man liekas, ka šī ir pati svarīgākā atziņa, ko mēs arī šajā raidierakstā jau esam sapratuši. Bet man viens jautājums, vai visas tālmācības skolas Latvijā, kas ir, vai jūs visi kopā esat satikušies pie viena galda un kopā izdomājuši plānu, vai varbūt rakstījuši vienu kopīgu vēstuli ar pretargumentiem? Tas viss ir darīts, jā? Tagad tas šis man nebija zināms. Tas tātad ir jau darīts, jā? Šī vēstule ar punktiem, ar visiem plusiem un ir iesniegta. Jūs atbildi jau saņēmāt? Nē, atbildes pagaidā. Tas burtiski notiek šajās dienās, jo tas tiešām ir... Tas ir tāds ļoti strauji tas tā kā šoks pēc būtības. Process, kurš notiek šobrīd un ka ir... Bet labi, jūs tagad iesniedzāt to vēstuli,
Pēc likuma viņam 30 dienās ir jāatbild. Jā. Jautājums ir, ja pirmajā lasījumā ir bijuši tātad pret, kad būs tas būs vēl otrais un trešais lasījums? Jā, vai tajās 30 dienās jūs paspēsiet saņemt to atbildi? Tas ir, ja mēs nepaspēsim un attiecīgi tas lēmums tiks pieņemts, tad tā tiešām tas būs milzumliels spļāviens visai nozarei, jo uz doto mirkli, ir attiecīgi pieņemts šis jautājuma izskatīšana pirmajā lasījumā. Tagad tas tiek aizsūtīts uz Saeimas komisijām. Un svarīgi ir saprast to, ka likumā nav noteikts, cik ilgā laikā komisijām ir jāizskata attiecīgais šis likuma projekts. Nav noteikts. Bet pareizi jūs sakat, ka attiecīgi valsts iestādēm ir jāatbild uz attiecīgo jautājumu. Tāpēc no mana skata punkta skatoties būtu pareizāk, ka tomēr šis process, es negribu teikt, ka viņš būtu apturēts, bet viņš nebūtu sasteigts, lai tas maksimāli ātri aiziet līdz otrajam lasījumam. Jo uz doto mirkli notiek, kas pirmkārt mana balss. Ļoti īsā laika periodā bija savākts krietni vairāk kā 10,000 parakstu. Bet man liekas, ka šobrīd drusciņi tas ir nobremzējies, tāpēc, ka cilvēki ir sapratuši, ka cīņa ir zaudēta un ka nav vairs jēgas balsot. Tad mums ir jāpasaka cilvēkiem, kuri grib vēl joprojām atbalstīt un kuri to vēl nav izdarījuši, tad viņi var turpināt atbalstīt. Tātad, lai mēs redzētu to kopīgo atbalstītāju skaitu. Ja? Pilnīgi pareizi. Cīņa viņa šajā gadījumā viņa nekad nebeigsies, jo pat ja gadījumā, man liekas, ka tas būs tiešām ļoti nekorekti, ja tas tiks ļoti ātri sasteigts un šis lēmums tiks pieņemts, mēs jau tik un tā vēl varam attiecīgi šo viedokli izstāstīt un turpināt darboties. Un jebkurā gadījumā mums ir bijuši arī precedenti, kā likums tiek savu garī spēku var zaudēt. Laikā tiek atcelts balsojums. Tā kā tur ir ļoti daudz, tur viss ir atkarīgs tiešām no visiem iesaistītiem partneriem. Un jūs pareizi pateicāt, ja mēs kā tālmācības skolas ikdienā varbūt vairāk, es negribētu teikt strādājam paši pa sevi, bet tomēr katram ir sava organizatoriskā kultūra, katram ir savi darbi skatu punkti. Tad tagad mēs ļoti, ļoti īsā laikā spējām ļoti ātri mobilizēt un sarakstīt šīs vēstules. Tā kā tas vēlreiz liecina par to, ka mums tiešām ir kopīgi mērķi un kā nozara mēs strādājam kopā. Jā. Man tikai jautājums, vai ir zināms, kad būs šis plānotais otrais lasījums? Nē, tas nav uz doto mirkli. Vismaz pēc manas pēdējās informācijas pagaidām tas vēl nav zināms. Tāpēc, ka ir šī komisija apspriede. Vēlēšanas būs 4. jūnijā, vai kurā tur būs pārvēlēšanas. Tad vismaz ir zināms termiņš līdz kuram, Labi, es domāju, ka mēs varam savilkt kopā visu, ko mēs šodien runājām. Tātad pirmā atziņa svarīgākā ir tāda, ka mēs esam šokēti ar to, ka lēmumi tiek pieņemti datos nebalstīti, izrauti no konteksta. Kā mēs pieminējām, mēs esam ļoti pret, ka mums pārmet kvalitāti, neskatoties to, ka visas skolas ir akreditētas un attiecīgi mācību programmas ir akreditētas un tam līdzīgi. Mēs saprotam paši, ka tālmācība nav paredzēta visiem, bet mēs to arī nepārtraukti sludinam. Mēs esam nonākuši arī šajā raidierakstā un vienmēr esam runājuši par to, ka tālmācība tā ir izglītības sistēma, kur līdzatbildīgi ir visi - skola, bērns, attiecīgi arī ģimene, radi, draugi un līdz šim arī valsts atbalsts. Un mēs vairāk kārtīgi arī esam runājuši par to, ka tālmācība tā ir mūsdienīga sistēma, kas ļauj tiešām mācīties tiem bērniem, kuri jau no pašas bērna kājas ļoti profesionāli nodarbojas ar sev tīkamām lietām. Un pēc tam sasniedz fantastiskus rezultātus. Jo mēs varam paņemt ļoti daudz sportistus, māksliniekus, un patiešām ne jau attiecīgi tādu piemēru ļoti, ļoti daudz, kur viņi ir sasnieguši šo rezultātu pateicoties tālmācībai. Tā kā un es vēl papildināšu, ka tālmācība ir viens no veidiem, kā stiprināt mūsu nacionālās drošības jautājumu. Tas ir ļoti būtiski. Šis pirmo reizi izskanēja, manuprāt, arī publiski, ja mēs runājam tādā ziņā. Tā kā paldies mūsu šī raidījuma studijas viesiem. Tiešām paldies par jūsu veltīto laiku un paldies, ka jūs ļoti daudz atziņas pateicāt. Varbūt tā atklātāk nekā tas bieži vien ir izskanējis arī citos raidījumos. Par to arī jums liels paldies. Paldies izglītības jomas ekspertei
Latvijas tālmācības profesionālā centra direktora Ivetai Skrastiņai. Paldies! Paldies, ka uzaicinājāt! Un paldies arī Dacei Pecolī, mūsu arī bijušā Rīgas tālmācības vidusskolas skolēna, tagad jau absolventa arī mammai. Jā, paldies par iespēju manam dēlam un mūsu ģimenei. Paldies! Jā, un paldies arī cienījamie skatītāji. Paldies, ka bijāt kopā ar mums šajā sarunā. Ja jums ir savs viedoklis vai pieredze ar tālmācību, un ja jums arī šis jautājums ir aktuāls, droši sazinieties ar mums, meklējiet mūsu profilus sociālajos tīklos, Rīgas tālmācības vidusskolu. Rakstiet mums un arī komentāros izsakiet savu viedokli. Mēs noteikti turpināsim cīnīties par izvēli. Jo mēs cīnāmies par izvēli. Tieši tā. Paldies jums liels un lai mums visiem veicās. Paldies! Paldies.